ka lielākā daļa, un es pat teiktu 90% tie, kas ņem no bankām ārā skaidru naudu, tā ir viņu legālā nauda. To drīkst darīt. Es esmu skaidrs, man pašai nav nekad skaidra nauda līdzi, bet es esmu absolūti skaidrs naudas piekritējs. Ir vecākās paudzes. Visa var nebūt legāla nauda. Būsim precīzi. Protams, var nebūt. Tur dažādi, bet cilvēkiem, kuri legāli nopelnījuši naudu, var ņemt visu naudu ārā katru mēnesi. Protams. Var iemaksāt bankomātos katru naudu, cik jūs vien vēlaties, ja vien tā ir legāla. Un valstī nevajadzētu un nedrīkstētu valsts iejaukties un ierobežot skaidrs naudas apriti, it īpaši mūsu ģeopolitiskajā situācijā. Mums taču konsolēts uzstādījums ierobežot skaidrs naudas apriti. Nevis ierobežot, bet nodrošināt caurskatāmību. Labi, vārdu spēle tur drusku var veidoties. Tā nav vārdu spēle. Jūsuprāt, šis viss ir kārtībā no apjoma viedokļa? Tas nav, tas rada to trauksmi. Un tādēļ šobrīd, kas ir tas, kas analizē šo informāciju, šobrīd ir tikai Finanšu un izlūkošanas dienas, bet viņiem atkal nav pretī tie dati, kas ir valsts ieņēmuma dienestam. Tādēļ ir šis likumprojekts, ka valsts ieņēmuma dienests saņem šos datus, kurš ir tas, kurš iemaksā bankomātos. Te man mazāk interesē, un mēs uzliksim daudz lielāku slieksni par to, cik ņem ārā no skaidro naudu no saviem kontiem, kur jau bankas ir veikuši kaut kādu analīzi. Bet iemaksas, tas ir tas, kas mūs ļoti interesē, liekot pretī kopā ar citiem riskiem.